Es zinu, ka nav pārāk daudz lūgšanu, kas teiktu, Dieva mātei, apžēlojies par mani, jo tā gandrīz vienmēr tiek saprast kā Dieva žēlastība, kas mūs ir apmeklējusi. Mēs sakām, glāb mani, un mēs to domājam gan laicīgi, gan mūžīgi. Mēs nedomājam, ka viņa ir glābēja, bet mēs domājam, ka ar savām lūgšanām un aizlūgumiem un ar savu palīdzību viņa palīdzēs mūs glābt, būs noderīga mūsu glābšanā. Viņa jau ir palīdzējusi ikvienu pestīšanā ar savu jā erceņģelim, caur savu mīlestību, caur savu šķīstību, caur savu cīņu ar savām aizlūgšanām. Viss viņas dzīvē ir svarīgs ikviena pestīšanā. Tātad mūs jau daļai izglāba viņas ieguldījums, un tā ir Dieva un cilvēka sinerģija. Tas ir tas, ko tas nozīmē – iemiesojums. Tāpēc mēs sakām, glāb mani no nenovēršama laicīgā kaitējuma ar savām lūgšanām, gan glāb mani no mūžīgās šķirtības ar savām lūgšanām. Vienmēr ar viņas aizlūgumiem, viņas rūpēm par mums un viņas lielo drosmu Dieva priekšā.